brīvtā. Turpinām otros kvalifikācijas braucienus. Kristaps Eglītis un Uģis Traubergs šoreiz tikuši startā pirmajā rindā. No otrās rindas viņiem aizmugurē Jānis Logins, Ivo Žilda un Armāns Ķēniņš. Viktors Gusevs un Raidis Gusevs ap divi aizmugurē trešajā rindā un kopā ar viņiem Rināls Ķēniņš. Vaz klasika nākamais brauciens. Pēc tam turpināsim ar 1600 un 2000 superklasēm. Vaz klasika nosietušies, kad viņiem ļaus doties trasē. Beidzot, visa trasa ir brīva. Mēs varam turpināt otros kvalifikācijas braucienus. Eglītis ar Traubergu ir pirmajā rindā. Traubergs pirms tam jau no trešās rindas startē lieliski. Tagad ir pašā priekšā. Eglītim starts izdodas labi, bet jau nākamajos metros Traubergs ir garām. Tur aizmugurē Logins tuvojas pirmajam līkumam priekšējo malu. Traubergam ir ārējā mala. Logins aizspraucis garām Eglītim, bet Traubergs paspēja iegriezt visiem pa priekšu no ārējās malas. Pirmajā vietā tuvojas tālajā pagriezienam Uģis Traubergs braucienu vadībā. Jānis Logins šobrīd aiz viņu otrajā vietā. Armāns Ķēniņš turpina cīņu par trešo pozīciju, bet Eglītim neveiksmīgas cīņas pirmajā līkumā. Un atkal viņš nonāk tālu aizmugurē visiem konkurentiem tēdējā pozīcijā. Dzeltenie karogi tālajā līkumā. Tur vēl kāds ir sagriezies. Armāns Ķēniņš tikmēr trešais, Logins otrais, Traubergs braucienu vadībā. Gusevs dodas džokerī. Šķiet, ka tas ir Raidis Gusevs, kurš paņem džokeri jau pirmajā riņķī. Atgriežas priekšā Rinaldam Ķēniņam. Dzeltenie karogi joprojām tālajā pagriezienā. Viens no konkurentiem ir palicis tur trasē, bet Uģis Traubergs pirmo apli pabeidz vadībā. Jānis Logins ir cieši viņam aizmugurē Armandam Ķēniņam. Trešā vieta, viņam otrā kvalifikācija ievērojami labāka. Tikmēr Viktors Gusevs 4. pozīcijā, Žilda aiz viņu un tad Raidis Gusevs un Rinalds Ķēniņš. Nē, izskatās, ka Kristapam Eglītim brauciens ir beidzies jau tālajā pagriezienā. Nē, tomēr parādās trasē Eglītis. Šeit kaut kas nav kārtībā ar viņa auto. Viņš lēnām turpina braukt pa trasi. Eglītim jau par apli tuvojas līderi. Traubergam cieši aizmugurē ir Logins. Te sīva cīņa par pirmo pozīciju. Turpat aiz viņiem arī Armāns Ķēniņš. Neviens no viņiem džokerī nedodas. Ivo Žilda paņēma džokeri tālāk aizmugurē, palaižot garām Raiti Gusevu. Līdz ar to Raitis vienu pozīciju pēc savu džokeru pirmajā aplī jau ir iegūs. Rinalds Ķēniņš turpina aizmugurē pēdējā pozīcijā, bet pa to laiku Eglītis pabeidza apli. Viņam tiek rādīts zielie karogi, lai palaiž garām līderis. Traubergam cieši aizmugurē Logins. Nu, ja pirmajā braucienā tik līdz tika brīvā trasē, tā Traubergs pārliecinoši brauc prom no visiem saviem konkurentiem. Šobrīd izskatās, ka Logins spēja turēt viņam līdzi. Tik liela ātruma pārsvaru Traubergam vairs iegūt neizdodas. Tālajā līkumā Logins vēl mēģina iesprāgties iekšējā malā. Armāns Ķēniņš ir turpat aiz viņiem. Trešajā pozīcijā viss līderi trīnieks cieši viens aiz otru. Pēc tam abi divi Gusevu, tad Ivo Žilde. Eglītis mēģina tikt ārā no trases. Viņam ir salauzts stūrs iekārt un katrs ritenis skatās savā virzienā. Logins pēdējā mirklī pieņem lēmumu doties džokerī, gandrīz šķērsām trasē pa priekšu Armandam Ķēniņam. Viņš dodas džokerijā. Tikmēr Gusevs nāk atpakaļ trasē. Raidis Gusevs džokeri paņēma jau iepriekš. Viktors Gusevs šobrīd paņem džokeru un atgriežas viņam priekšā. Traubergs iegūst nelielu pārsvaru pēc Logina džokera apmeklējuma, bet Ķēniņš pakāpies uz otro vietu. Bīstamā vietā trasē stāv Kristapa Eglīša mašīna. Apstājies tieši pie izbrauktuvas, bet izbrauktuvas vārti ir cieti, jo tie ir pārāk bīstamā vietā, lai atstātu vaļā visu braucienu laikā. Abi divi Gusevu pa priekšu uz Žildem, pēc tam aizmugurē Rinalds Ķēniņš. Līderi tikmēr jau caur tālajam trases galam, tur atkal dzeltenie karogi. Traubergs parādās pār kalnam, Armāns Ķēniņš otrajā vietā. Dzeltenie karogi uz brīdi parādās, tad atkal pazūd. Traubergs ar Ķēniņu ap divu reizē dodas džokerī. Jānis Logins trešajā vietā, pamatīgi bremzē pirms džokera pagrieziena. Pa pamat trasi cauri, brauciens jau tuvojas beigām. Uģim Traubergam lieliska kvalifikācija un otrajā kvalifikācijas braucienā Traubergam izdodas izcīnīt uzvaru. Armandam Ķēniņam otrais brauciens veiksmīgāks nekā pirmais. Šeit viņš finišē otrajā vietā, Jānim Loginam trešā vieta, Viktors Gusevs finišē 4. pozīcijā, Raidis Gusevs ir 5. un Ivo Žilde 6. vietā. Vaz klasika, vēl viens kvalifikācijas brauciens priekšā, un tad būs fināli, bet tikmēr uz starta stājas 1600 klasē. Ir gerbimieji Vaz klasikoje, čia visi Latvijos atstovai. Visuomenė šiandieną per kvalifikacinius važiavimus kiekį turime, tai pirmajam pogrupėje 8, tai yra 4 ir čia 5 ir 5, 10 dalyvių. Na ir dabar lyderis 17 starto numeris. 17 starto numeris su geru atotrūkiu Ugis Traubergs, antrą vietą 47 starto numeris. Būtent Armāns Ķēniņš ir trečias 38 starto Jānis Logins.
Nākošā cīņā Vaz Klasika. Vēl saspringtāka situācija konvertējumā un izskatās, ka Rināls Ķēniņš varētu būt, ka panāv pāragru startu. Ļoti laicīgi viņš tiek projām. Raits Gusevs otrajā vietā tuvojas finišam. Jānis Logins cīnās ar Reglīti, tuvojoties pirmajam pagriezienam. Tur vēl Armands Ķēniņš mēģina iestumties iekšā. Un jā, pāragrs starts Rinaldam Ķēniņam. Viņš tiek pie 10 punktu soda šajā kvalifikācijas braucienā. Šobrīd, kad viņš ir priekšā tuvojoties tālajam pagriezienam, tur savukārt aizmugurē pret sauli. Šķiet Armands Ķēniņš mēģina nomazgāt savus mašīnas logu. Gusevs ir zaudējis starta cīņās un paliek aizmugurē. Rinalds Ķēniņš braucienu vadībā. Iespējams, ka tāda arī bija taktika. Rinalds pa priekšu. Armands tikmēr spies startēt no pēdējās rindas. Jānis Logins šobrīd cīnās ar Rinaldu Ķēniņu. Viņam izdodas iesprāgties iekšējā malā. Logins no iekšmalas un šobrīd virsās brauciena vadībā. Lielisks trešās kvalifikācijas sākums Jānim Loginam, un tā arī viņa cerība pacīnīties par uzvaru čempionātu kopvērtējumā. Pirmais aplis pabeigts Jānis Logins brauciena vadībā, Ivo Žilde un Rinalds Ķēniņš cīņā par 2.–3. vietu. Žilde tiek garām Rinaldam Ķēniņam. Gusevs ar Traubergu aizmugurē pa 4. vietu. Traubergam pa pašu iekšējo malu izdodas aizsprāgties garām Gusevam. Turpat aiz viņiem arī Armands Ķēniņš. Un kopvērtējumā pirms šīm sacīkstēm Jānim Loginam 2 punktu pārsvars pār Armandu Ķēniņu ar Ivo Žildi. Tikai 11 punktu aiz līderi, 3 punktus aiz viņa Raitis Gusevs. Te cīņa vēl ir vaļā gan par čempionu titulu, gan par visām 3 vietām, kuram būs jānāk uz apbalvošanas sezonas beigās un kurš varēs skrūvēt mierīgi garažā un gatavoties jau nākamajā gada sacīkstēm. Jānis Logins tuvojas otrā apļa beigām līderu pozīcijā. Tikmēr Rinalds Ķēniņš dodas jokerī. Armandam Ķēniņam izdodas pakāpties jau līdz 4. vietai. Mēs redzam ļoti labu taktiku šobrīd trasē. Tikmēr Logins ir brauciena vadībā. Ivo Žilde sekojas viņu 2. vietā. Saules spīd ilgos ar vien vairāk un vairāk uģis. Traubergs pat nemēģina nomazgāt savas mašīnas priekšējo logu. Tā arī dubļiem aizmests turpina šo braucienu 3. pozīcijā. Armands Ķēniņš ir ticis līdz 4. vietai. Kristaps Eglītis 5. vietā. Pēc tam abi Gusevi. Raits pa priekšu, Viktors aizmugurē. Priekšpēdējais aplis šajā kvalifikācijas braucienā Vaz Klasika mašīnām. Dzeltenie karogi trasē. Tur pēdējā līkumā kāds no braucējiem ir apstājies un šobrīd rāpis pāri Valnim. Tikmēr Jānis Logins līderu pozīcijā tuvojas apaļu beigām. Pēdējā līkumā šobrīd Logins aiz viņa muguras. Žildi izbrauc cauri džokerim. Uģis Traubergs jau 3. vietā. Armands Ķēniņš paņem džokeri un zaudē pozīciju Eglītim. Kristaps Eglītis aizspraucis viņam garām. Ķēniņš paliek aizmugurē priekšā dzelteno karogu zonu. Tur apdzīt nedrīkst. Šķiet, ka Rinalds Ķēniņš ir tas, kurš ir izstājies trasē. Rinalda auto ir palicis trases malā. Ivo Žilde cerās pakaļ Jānim Loginam. Uģis Traubergs mēģina noķert viņus abus. Un Armands Ķēniņš ir zaudējis Kristapam Eglītim pēc džokera apmeklējuma. Armands Ķēniņš atkrīt uz 5. pozīciju. Vēl viens aplis līdz brauciena beigām. Lielā ātrumā cauri tālajam pagriezienam šobrīd lido Žilde un Traubergs. Tur cīņa par 2. 3. vietu. Tikmēr Logins dara visu iespējamo, lai izcīnītu čempionu titulu. Viņš jau 3 reizes šajā sezonā ir kāpis uz goda piedestālu. Turklāt tikai pēdējā posmā Smiltenē viņam beidzot izdevās izcīnīt uzvaru, bet jebkurā gadījumā šobrīd kopvērtējumā viņš ir 2 punktus priekšā 2. vietai un 11 punktus priekšā 3. Te vēl pēdējo kvalifikācijas braucienu Logins noslēdz ar lielisku uzvaru 3. kvalifikācijā. Jānis Logins 1, Ivo Žilde 2, Uģim Traubergam 3. vieta, Kristaps Eglītis tuvojas finišam 4. un Armandam Ķēniņam paliek 5. pozīcija. Ķēniņš šobrīd kopvērtējumā 2, Ivo Žilde 3. Te visi šķirsies finālā. Tad mēs zināsim gan šīs dienas uzvarētāju, gan arī šā gada čempionu. Baigėsi ir Klasikoj. Klasiko trečiasis irgi baigėsi taip. 38 starto numeris 1 pozicijoje Jānis Logins. 2 vietą 86 starto numeris Ivo Žilde. Ir 3 17 starto numeris Uģis Traubergs, kuris turėjo antrajame kolekcinio važiavime 1. poziciją. Na ir kągi, gerbėjai, dabar jau laukimo zonoje tiesiog prie starto linijos stovi 1-6 klasė. Ir čia iš 1 pozicijos startuoja, gerbėjai, taip, Žemaitėlį turėtumėm palaikyti 293 starto numerį. Šių varžybų organizatorių Edvinis
Miknius su Lietuva, kuris abu kvalifikacinius važiavimus jau laimėjo. Dabar belieka laimėti šį trečiąjį kvalifikacinį važiavimą. Na ir paskui, aišku, padirbėti finalinėme etape Latvijos autokroso čempionate. Viņi abi šobrīd pirmajā rindā. Ivo Žildem bija 11 punktu deficīts līdz līderim pēc kvalifikācijas un 4. rezultāta kvalifikācijā. Žilda šobrīd ir 13 punktus aiz Loginu un 10. aiz Armandu Ķēniņu. Viktors Gusevs ir vēl viens pilots 2. rindā. No 3. rindas Kristaps Eglītis, Raitis Gusevs un Rinalds Ķēniņš. Vaz klasika ir gatavi sezonas izšķirošajam startam par uzvaru čempionāta kopvērtējumā. Logins pēc kvalifikācijas 3 punktus priekšā Armandam Ķēniņam, bet Uģis Traubergs ir bijis ātrākais visu 3 kvalifikācijas braucienu summā. Armandam Ķēniņam uzvara dotu 3 punktu pārsvaru par Loginu, ja viņš finišē 2. vietā, bet ja Traubergam izdodas apdzīt viņas abas, tad tur jau ir nepieciešams vēl kāds konkurents starp viņiem, lai mainītos situāciju kopvērtējumā. Vai Loginam izdosies noturēt 1. vietu, vai Ķēniņš viņu pārspēs? Tas izšķirsies atlikušajos 7 apļos šajā sezonā. Ķēniņš startu, bet tad kļūst lēns. Traubergs ir garām, Žilde aizbrauc garām, Jānis Logins ir priekšā, tomēr un ar sarkanajiem karogiem brauciens tiek apturēts. Mums ir falšs starts. Un pāragrs starts Armandam Ķēniņam. 2 džokeri pamatīgi iedragā viņa izredzēs pārspēt Jāni Loginu čempionāta kopvērtējumā vēl pēdējās sacīkstēs. Armandam Ķēniņam būs 2 reiz jābrauc džokeri. Viņš uztaisa falšu startu. Varlių kvartetas, aišku, Armandui Ķēniņš, bet jis labai lėtai išvažiavo, paskui stop padarė, nebedarė nieko, reikėjo nefiksuoti falš starto. Nu, aš ką padarysiu, nu, varė, okei. Teisėjo verdiktas yra labai tvirtas, aišku, mes to negalime pakeisti ir Armandas Ķēniņš nors iš startų taip padarė, išėjo šiek tiek anksčiau, 1,5 sekundėlės, bet iškart pristabdė tikrai pačiau. Okei, gerai, na kągi, kartuosime, naujai. Iš eigos? Nervi beigti, Vaz klasika brauc atpakaļ uz startu. Armands Ķēniņš izkustās mazliet par agru, turklāt pēc tam zaudēja tempu, neizdevās arī pārsvērt to labā rezultātā startā. Un tagad viņam būs 2 džokeri jāizbrauc šo 7 apļu laikā. Loginam starts izdevās lieliski, ko izdosies kaut ko tādu atkārtot. Un šķiet, ka izdevās patikt Traubergam garām līdz 1. pagriezienam. Uģis atkal atgriežas savā starta pozīcijā, arī pārējie pa īsākie ceļu dodas atpakaļ uz startu. Lielākā daļa pamēģināja izbraukt caur džokeriem, galā iespēja vēlreiz iepazīt trasi, pārbaudīt, kā tur izskatās džokerī, tomēr jābrauc 4 reizes retāk nekā pa pārējo trasi, un tagad piloti atgriežas atpakaļ savā starta pozīcijās. Uģis Traubergs jau ir savā starta vietā, Jānis Logins brauc uz startu. Šķiet vēl mēģinās iztīrīt riepas pirms nostāties savā starta vietā. Armands Ķēniņš ierodas. No te vairs nav iespēja izvēlēties savu starta pozīcijas, no kurām vietā viņi startēja pirmajā startā. No tām pašām jādodas trasē arī atkārtotajā. Ivo Žilde, 4. rezultāta īpašnieks kvalifikācijā un 3. vietas īpašnieks kopvērtējumā šobrīd nostājas 2. rindā. Viktors Gusevs viņam blakus. Kristapam Eglītim starts no 3. rindas iekšmalas, tad Raitis Gusevs un Rinalds Ķēniņš. Raitis Gusevs brauc uz startu, Rinalda Ķēniņa mašīnas nav, šķiet, ka viņš netika līdz fināla braucienā. Mašīna apstājās jau 3. kvalifikācijā trases malā, līdz ar to pārējie Vaz klasika braucēji šobrīd atgriežas savās starta vietās, un mums tūdaļ atkārtots starts ar 2 džokeriem Armandam Ķēniņam. Vaz klasika finalinis startas, kartojamas dėl falš starto, tikėkime, kad nebebus. Vėlgi varlių kvarteto nereikės klausyti gerai. Bandom, kviečiam su Ukvinais į finalinį važiavimą Vaz klasika. Come on!
Traubergs turpmāk blakus, šoreiz viss startē perfekti. Loginam izdodas tik mazliet priekšā, Ķēniņš ar Traubergu turpina cīnīties, tuvojoties pirmajam pagriezienam. Traubergam ir iekšējā mala, Žilda vēl mēģina iesaistīties līderu cīņā, Ķēniņš paliek 3. vietā. Jānim Loginam izdodas izcelt startu, viņš ir brauciena vadībā. Tas arī ir labākais risinājums, lai nodrošinātu sev uzvaru čempionāta kopvērtējumā. Ķēniņš spiest cīnīties par 3. vietu, Traubergs ir 2. un Jānis Logins visiem priekšā. Ķēniņam bīstam tuvu aizmugurē Gusevs, turpat netāli arī Žilde. Žilde zaudējis Gusevam, cauri pirmā pagrieziena cīņām, un Žilde uzreiz arī dodas Džokeri. Eglītis seko viņam pa pēdām, ap divu Gusevu paliek trasē viens aiz otra, 4. 5. vietā. Tikmēr Traubergam cīņā ar Loginu. Te vēl nekas nav galā, 6 apļi priekšā vēl jācīnās. Logins ir izcēlis startu, taču Traubergs ir ārkārtīgi ātrs, jau kvalifikācijas braucienā viņš spēja apcīt vairākas konkurences trasē, pat nesagaidot Džokera apļu taktiku, un pat labāk Traubergs vajā Loginu. Tagad Loginam šī noteikti nebūs vieglākie apļi viņa mūžā. Viņam uzvara nepieciešama, lai nodrošinātu sev līderu pozīciju arī kopvērtējumā. Pat zaudējot Traubergam, viņš joprojām ir priekšā Armandam Ķēniņam, kas ir viņa galvenais konkurents. Traubergs ir ieradies uz pirmo sacīkšu šajā sezonā, viņam kopvērtējums vispār neinteresē, viņš iet uz visu banku. Oļis Traubergs 2. vietā starp diviem sīvākajiem konkurentiem visas sezonas garumā, Jāni Loginu un Armandu Ķēniņu. Ķēniņš seko 3. vietā, viņam ir jātiek priekšā, Loginam jāiegūst vismaz 3 punkti vairāk nekā Loginam, tad viņš var kļūt par līderi kopvērtējumā. Traubergs joprojām cieši aizmugurē Loginam, vēl viens aplis pabeigts. Vēl 4 riņķi līdz finišam, vēl garš braucies priekšā. Armanda Ķēniņa mašīna pēkšņi kļūst lēna pirmajā līkumā. Ķēniņš ieripo pārējo malu, dzeltenie karogi. Armandam Ķēniņam brauciens ir galā no 3. vietas, viņš izstājas. Logins paliek līderu pozīcijā, Traubergs 2. vietā, Gusevs pakāpjas uz 3. vietu, bet Armanda Ķēniņa cerības uz uzvaru kopvērtējumā sagrūst jau pēc 3 apļiem fināla braucienā. Armands Ķēniņš apstājas trases malā, un viņa cerības uzvarēt Vaz Klasika 2023. gada sezonā ar to arī noslēdzas. Jānis Logins tuvojas pirmajam pagriezienam, aiz kur stāv Armanda Ķēniņa mašīna. Tas varētu būt pamatīgs atvieglojums Jānim Loginam ieraudzīt savu galveno konkurentu stāvam trases malā. Tas nozīmē, ka jau gandrīz neviens vairs nevar pārspēt viņu uzvaru kopvērtējumā. Ivo Žildem trūks 13 punktu līdz Loginam, un kamēr Logins turpina braukt, tikmēr viņš joprojām būs priekšā Žildem. Ķēniņš ir izstājies, bet Loginam cīņā ar Uģi Traubergu. Tagad krietni drošāk var cīnīties arī Logins, arī viņam mazāko zaudēt, jo galvenais konkurents ir palicis trases malā. Traubergs arī nedaudz atpaliek par dažiem metriem, Loginam savu pārsvaru izdodas palielināt. Džokera taktikas laiks vēl pat nav sācies, abi divi līderi turpina lidot pa pamattrasi. Gusevs 3. vietā, Gusevs arī 4. vietā, pēc tam Ivo Žilde un Kristaps Eglīte. Logins aizbrauc vēl vienā aplī kā līderis, Traubergs seko viņam pa pēdām, bet vairs nav tik cieši aizmugurē. 3. vietā fināla braucienā Raitis Gusevs. Gusevam trūk 14 punktu līdz līderiem, vēl vairāk viņš zaudēja kvalifikācijā. Šobrīd viņam izredzes tik garām Armandam Ķēniņam ar šo rezultātu. Līdz ar to Ķēniņš var zaudēt ne tikai 2. vietu, bet arī vietu līderu trīniekā, kamēr Gusevs brauc 3. pozīcijā. No 1. vietas Jānis Logins dodas Džokeri, un kaut kas notiek Trauberga mašīnai. Priekšējais kreisais ritenis vairs nestūrējis. Līkumā pie Džokera aizbrauc taisni Uģis Traubergs, ietriecas riepu kraumā. Tas spēja vēl kaut cik sabremzēties līdz riepu valnim, un no cīņas par 1. vietu Uģis Traubergs izstājas. Jānis Logins paliek trasē viens pats, vairs neviens aizmugurē spoguļos nav redzams, un Logins brauc pretī uzvarai gan sezonas pēdējā sacīkstē, gan čempionāta kopvērtējumā. Jānis Logins visiem pa priekšu, Gusevs pakāpjas 2. vietu, un Ivo Žilde šobrīd jau 3. pozīcijā. Dzeltenie karogi jau vairākās vietās trasē. Vaz Klasika fināla brauciens tuvojas noslēgumam. Jānis Logins brauc pretī čempionu titulam. Dzeltenie karogi, Trauberga mašīna stāv trases malā Džokera pagriezienā. Gusevs pakāpies uz 2. pozīciju, un tas ļauj viņam pakāpties augstāk arī čempionāta kopvērtējumā. Šobrīd 12 punktus iegūt kopvērtējumā Raitis Gusevs. Tikmēr pēdējā aplī dodas līderis. Vēl viens aplis līdz titulam. Jānis Logins caur 1. pagriezienam. Raitis Gusevs 2. vietā. Ivo Žilde 3.
Viktors Gusevs 4. un Kristaps Eglītis 5. vietā. 5 mašīnas mums palikušas trasē un aiziet pēdējā aplī. Mazākā pusaplis atliek līdz finišām. Jānis Logins 1. vietā. Jau krietnes pārsvars ar Raitim Gusevim pēc nepārāk veiksmīgām kvalifikācijām pēc starta no pēdējās rindas ir veiksmīgi izdevies izvairīties no visām nepatekšanām fināla braucienā un tik līdz 2. vietai. Bet uzvarā Pluņģes trasē un čempiona tituls 2023. gada sezonā Jānis Logins! Jānis Logins šokis dabar, dancing! Super!